Šodien es satikšos ar Līgu Anģāni, lai parunātu par labklājību un par adīšanu un kā tas viss iet kopā. Līga ir viena no manas rudens adīšanas kursu grupas dalībniecēm un ir ļoti iedegusies par adīšanu, tāpēc domāju, būs ļoti interesanta saruna. Un Līga ir arī labklājības coach, un par to, kas tas ir, to varēsim tūlīt pajautāt viņai pašai, pievienošu Līgu. Čau, Līga. Čau, Baiba. Es tieši jau sēdēju, jau gatavojos mūsu sarunai, paņēmu savu aktuālo adīklu. Jā, protams, bez adīkļa vairs nekur. Prieks tevi redzēt. Saprotu, tu vairs bez adīkļa vispār nekusties. Ideāli. Forši. Man prieks, ka tu piekriti sarunai, un vadot adīšanas grupu kopā ar tevi, esot un redzot tavu progresu, man ļoti gribējās tev parunāt par to, kā tu esi iekāpuši šajā hobijā, ko tu tur saredzi, kādas ieguvumus vai varbūt kaut kādas trūkumus. Man liekas, ka mēs jau par to savās sarunās esam pieskāršās. Es gribēšu droši vien tev sākumā paprasīt, kas ir tas labklājības coach, jo man interesē, ko tu īstenībā dzīvē dari. Jā, ir tā, ka ilgus gadus savā profesionālajā dzīvē es esmu bijusi ļoti aizņemta sieviete, kas strādāja komunikācijas jomā. Un vienā brīdī ļoti sevi bija nodzinusi un izdegusi. Un, piemēram, pirms 3 gadiem, kad es nolēmu mainīt nodarbošanos un sāku studēt coachingu un tieši veselības coachingu, tu man būtu teikusi, ka man pietiks pacietības sēdēt vairākas stundas, adīt, ņemties kaut ko tur knibināties, ārdīt. Es tev teiktu, tas nav par mani. Tātad es sevi neredzu sēžam vakarā pie kamīna ar adīkli, jo es dzīvoju tādu dzīvesveidu, kad mana atslābināšanās vakarā pie kamīna bija vīna glāze, vai telefons skrolēšana, piemēram, nevis adīklis. Un tad varbūt tie sekotāji, kas ir pieslēgušies mūsu sarunai no manas auditorijas, viņi zina un stāstu, ka mans lielais wake-up calls mainīt dzīvesveidu un pievērsties labklājības coachingam nāks ar manas pašas pieredzi. Tā bija slimība, kas lika apstāties, kas beidzot nepārprotami lika mainīt tā būtiski to dzīves tempu un ritmu. Un es pieliku punktu tādai aktīvai skrienošai dzīvei Vāveres ritenī komunikācijas jomā un sāku studēt coachingu un izvēlējos tieši to jomu, kas ir saistīta ar veselīgiem ieradumiem, veselīgu dzīvesveidu, palēlināšanos, par ko arī pat mēs ar tevi arī pie Danas Guldas un Ingas savā pusgadu pārvērtību programmā klausījāmies kopā. Mēs ar manām klientēm mācāmies piebremzēt, atrast laiku sev, izveidot tādus ieradumus, tādu labklājības rutīnu, kas tev ļauj noturēties tajā ikdienas skrējienā. Jo ne visi mēs varam atļauties izkāpt no tā, mums ir jāmācās justies labi, arī tādā steidzīgā ikdienā, neperfektā pasaulē. Tāpēc arī varbūt šis zīmols Feel Good ir par tādu jušanos labi. Es kādreiz rakstīju tādu populāru blogu par veselīgu dzīvesveidu, kas saucās Happy Whispers, un tur tā latiņa bija ļoti augsts uzlikta, kā būt laimīgai. Ja? Tad es pieaugot, kļūstot gudrākai, sapratu, ka nevajag mums būt perfekcionistiem, tiekties pēc 10, kā būtu, ja mēs sāktu ar vienkārši labi justies savā ikdienā. Tā tāda īsā garā versija par to, kas tas ir. Superīgi, tik forši. Man prieks, ka tu esi atradis adīšanu, bet varbūt tu gribi man pastāstīt, kā tu līdz tam nokļuvi. Vai tu vienmēr esi bijis adītāji, kā tu izdomāji, ka tev vajag nākt uz kursiem, un varbūt kas bija tie mērķi, ko tu gribēji šeit iegūt? Tas vispār labs stāsts. Es šovasar biju aizbraukusi uz Helsinkiem uz Coldplay koncertu un lidostā vienkārši, lai nosistu laiku, kā parasti staigā pa veikaliem, un es vienmēr lidostās ieeju grāmatnīcās. Man ļoti patīk paskatīties kādas grāmatas, pieejams angļu valodā vai vienkārši, ko tirgo grāmatnīcās, tas tāds mazliet tā kā tāds fetišs. Un vienā stūrī es ieraugu plauktu, kurā ir tikai grāmatas par adīšanu, un tā ir Skandināvija, un tie ir ļoti skaisti grāmatu vāki ar skaistiem džemperiem, ar skaistu noformējumu, turpat apakšējā plauktiņā ir arī kaut kāds ādatiņas un dzīja pat, un kaut kādu tur aksesuāri, kāds es mūžā neesmu redzējis. Lidostā galvenais. Jā, lidostā. Un es sāku šķirstīt to grāmatu, un vienkārši es sajūtu, mans Dievs, man vienkārši gribās viņu nopirkt, jo viņa tik skaista. Tā bija Kutova Kika, Veronikas Lindbergas grāmata. Jā.
Un tur vēl cits, tagad jau es zinu tās adītājas, kā adīšana arī izrādās ir influenceri, ja, par ko mēs arī varam parunāt. Un vienkārši es sajūtu tādu vilkmi, es iefilmēju tās grāmatas, es nenopirku, jo cena bija diezgan liela. Un es arī zinu sevi, nu, tā kā man bišķiņ jāpabremzē sevi, ja man kaut kas tā spontāni uzrunāts, nevar uzreiz mesties iekšā tērēt naudu, jo var gadīties, ka es neizdarīšu to līdz galam. Bet es ieliku storiju, un vairākas manas sekotājs, kas pie tevis mācījušās adīt, man atrakstīja, jā, Baiba Damba rīko kursus, lūdzu piesako viņai, tad, kad viņi izsludinās, nepalaid garām. Un tas bija vasaras tāds viduts, un tā arī bija, kad es piesakoju tev, un es to domu, to adīšanu kaut kur tā noliku plautiņā, bet tad kaut kad izsludināju tos kursus un sapratu, tā ir zīme. Un man liekas, ka pat Andris Arnecāns arī man rakstīja, tev vajag iet pie Baibas, viņas sieva, pie viņas mācās adīt, un es atceros, jā, Laura taču kaut ko ada. Bet tad, kad es skatījos tos Lauras storijas, man liekas, forši, tā kā ada, bet man liekas, ka es nekad mūžā pati nemācēšu uzadīt tik smuki, ka veikalā pirktais noteikti ir smukāks un kvalitatīvāks. Un tagad tās domas, protams, ir mainījušās, es vispār vairs neskatos uz veikalā pārdotajiem adījumiem, jo es zinu, ka mēs pašas varam uzadīt tikpat smuki un vēl smukāk, oriģinālāk, no kvalitatīvākas dzīves un īstenībā arī par izdevīgāku cenu. Jā, tiešām. Un tā sākās tas mans adīšanas ceļš, un tad, kad tu jautāji, kāda ir pieredze mūsu grupiņai pirmajā tikšanās reizē, es godīgi atzinos, es pēdējo reizi adīju skolā, un man šķiet tāpat nebija vidusskola. Mana priekšstati par adīšanu bija iestrēguši tālajos viduslaikos, ja, kad māma kaut ko adīja, es redzēju, kā viņi to dara, pa grīdu vienmēr ir kaut kāda miljonas adījumu gabali, kas tur žūst, tad viņus tur šuj kopā. Izrādās, mūsdienu adīšanā viss ir savādāk. Ja? Tu vari uzadīt džemperi vai jaku, nevis pa gabaliņiem, bet vienā gabalā. Ir tik kolosāli tagad visādi tur aksesuāri un adatas fantastiskākās, nu vienkārši dzīves ir arī superīgas. Es iekritu tādā, man liekas, tādā trūša alātajā adīšanā. Vienkārši man pēkšņi atvērās vesela jauna pasaule. Līga brīnumzemē. Par kuru es vispār neko pat nenojautu. Un es cilvēks, kurš cīnās ar to, lai lietas izdarīt līdz galam, ja, jo man ļoti daudz viss kaut kas aizrauj un iepatīkās, bet mana problēma ir tā kā noturēt to uzmanību. Un tad man liekas, ka tā adīšana beidzot ir tas skolotājs, kas man palīdz. Jā, mācīties, izdarīt lietas līdz galam. Jā, jo viena vesti ir pabeigt, viena jaka ir gandrīz pabeigt, un džemperim arī, es te parādīju, atskaitīties, ka džemperim jau šodien tiks pabeigt pirmā piedurkne, un tad vēl atliks tikai uzadīt otru piedurkni, un tad man būs uzadīts pirmais džemperis. No amazing, no cilvēka, kurš pēdējais adīja pamatskolā, līdz cilvēkam, kuram ir jakas un džemperi, un sunim pat apģērbs, jau es sapratu, bija uzadīt. Jā, sunim arī ir mazais džemperīts, uz kurus ļoti labi varēja patrenēties pirmoreiz mūžā kaut kāds pāris tehnikas, ko es vispār. Nu, es mācēju adīt labiski un kreiliski, jā, un tas bija viss savienots ar valdiņas. Un mēs sākām septembrī, pareizi? Jā. Jā, ir pagājuši 2 mēneši, vēl 1 mēnesis mums ir, vēl 2 mums ir priekšā. Un 2 mēnešos var ļoti daudz ko paveikt patiesībā. Es tev saku, ja tu man to būtu teikusi, kaut vai mēs satiktos Helsinkos lidostā un teikt, nāc līdzi, es tev iemācīšu adīt var ir kurš, kas ir ģeniāls salkus. Jā? Tā kā, tas ir tavs salkus. Ik viens var adīt, jā. Es teiktu, Baiba, varbūt tu vari, tev liekas, tas viss ļoti vienkārši, jā. Bet es pēdējo reizi adīju vidusskolā. Nezinu, mūsu grupiņas meitenes jau arī ķircina mani, kad es mānos par to, bet tā ir, es vienkārši... Ja kaut ko nesaprotu, paskatos tavus video, paskatos kaut kādus citus video. Galu galā mums ir arī kursi nodarbības, čatā atbalsts un jā, tās prasmes ļoti strauji ir jā, zini, tas, ko tu sākumā stāstīji par to skolas laiku, man liekas, ka ļoti daudziem ir kaut kāda sava veida trauma, sauksim to tā, no maistrības stundām, kur bija viss kaut kas jādara bez, acīm redzot, pietiekoša atbalsta. Un tas viss ir atstājis tādu ļoti negatīvu pēcgaršu. Un tad, kad sievietes nāk pie manis un tā kā mēģina otro reizi dzīvē to darīt un saprot, ka tiešām tā adīšana ir ļoti mainījusies pa šo laiku, ir visi lielākoties adījumi no augšas vienā gabalā, nav jāšuj, nav katrs gabaliņš precīzi jāuzad, lai viņš tur darētu tieši tajā vietiņā.
un visam ir paskaidrojumi, visam ir video, un vienmēr var kādam paprasīt, tad tas ir liels atvieglojums, un tad tas ceļš ir daudz vienkāršāks, un arī daudz ko var paveikt īsā laikā, tā kā jūs grupā 3-4 mēnešos, jūs jau principā kļūstat neatkarīgas un varat patstāvīgi adīt, un tā palīdzība vairs gandrīz nav nepieciešama. Tā kā, jā, man liekas, liels pārmaiņas vienkārši ir notikušas adīšanas, tā kā sfērā vai šajā lietā vispār par šiem gadiem. Es tev piekrītu par to, ka ļoti daudz ko var iemācīties pašmācības ceļā, un ir noteikti cilvēki, kuriem tas dara. Bet ko es esmu sapratusi, tik daudz ko apgūstot citu patstāvīgi. Man gribās cilvēkos. Man gribās, lai tur vēl ir kāds cits, kas to mācās, kas dalās savā pieredzē, kas arī kaut ko varbūt straglo, viņam kaut kas nesanāk. Tad viņš pārvar šīs grūtības, vai mēs pārvaram kopā, mēs viens otru atbalstam, iedvesmojam. Man šķiet, ka viens no lielākajiem ieguvumiem ir ne tikai tie praktiskie ieteikumi, padomi, tips un triks, kurus tu dod mums, bet arī tā mūsu savstarpējā miedarbība, tā sieviešu kopiena, tas sieviešu kopienas spēks. Es vienu dienu tā adīju ceļojumā, es jau 2 ceļojumos esmu ņēmis līdzi adīju un domāju, redz, kā mēs tāds digitālā laikmeta sievietes, ja? Atgriežamies pamazām pie tādiem hobijiem, pirmatnējās sievietes tādiem hobijiem, kas agrāk bija tik ļoti dabisks, sievietes pašas gatavoja savu apģērbu, sievietes gatavoja ēst, iekopa dārzus un tam līdzīgi gatavoja rotas. Un mūsdienu sievietes, un pamanījis, arvien biežāk atgriežas pie šiem hobijiem, senatnīgajiem, adīt, izšūt, gatavot rotas, taisīt ziedu kompozīcijas, kādi mācās gatavot ēst. Tas jau ir par to dzīves palēnināšanu. Jā, mēs tik nenormāli skrienam visās lietās, ka tas ir tas veids, kā mēs bišķiņ sevi piebremzējam. Jā, jo man šķiet, ka mēs tā kā mazliet atgriežamies šajās darbībās pie tās pirmatnējās sievietes, kurai ikdienā nebija tā trauksme, viņai bija, kā mūsdienu sievietei, tas mūsu steidzīgais laikmets, par kuru mēs jau runājām, viņš tomēr rada to trauksmi, tev visur jāapstē, viss jāizdara, kā lai es nomierinos, jā. Un ja man kāds teikt, māma kādreiz adīja daudz, un es esmu viņu bērnu kājas redzējis, ka viņa sēž un ada, un ja man kāds teikt, ka tā tāda nomierinoša darbība, man liktos, var būt, bet viņa garlaicīga, nevēl. Tā kā ļoti daudz mīti, kas bija vai tādi greizie pieņēmumi par adīšanu ir strauji sabrakuši, un tad, es jau teicu, tā adīšanā ar savu influenceri, adīšanā ar savus žargoni, un tā ir tad vesela jauna kopiena. Es ļoti priecīgi, ka redzu, ka vēl manā burbulī meitenes ir sākušas adīt. Tur sveiciens Katrīnai Bāmei un sveiciens Katrīnai. Tur jau arī pirmie adījumi tapuši pat neejot kursos un tā, bet kursos ir forši, jā. Man liekas, tas kopienas spēks, tas ir viena no lielākajām pievienotajām vērtībām, man liekas, jebkurā tādā apmācību programmā, vai tas ir coachings, vai tā ir adīšana. Jā, interesanti. Es arī ļoti izjūtu to, ka mēs, kad esam kopā tajā sieviešu bariņā, sieviešu enerģijā tiešām, tas ir kaut kas ļoti neparasts, jo ikdienā to nepiedzīvo. Ikdienā tev ir ģimene, bērni, skolas darbi, tu skrien, tu īstenībā esi tāds ļoti vienpatīgs savā ziņā, savā galvā dzīvo. Un tad, kad tu satiecies, tad tu, nezinu, man ļoti, ļoti vajag to sajūtu redzēt, kā visiem iet, kā visi jūtas, pabūt citu cilvēku emocijās, padalīties, parunāties par kaut kādām svarīgām tēmām. Un varbūt, ka kursos pašā sākumā mēs baigi tur nedalāmies, bet jau uz beigām, jo tās sarunas tiešām kļūst personīgākas, un mēs uzzinām vairāk vienu par otru, par mūsu dzīvēm, un varam kaut kā atbalstīt vienu otru, un tas, man liekas, arī ļoti liela vērtība, gan tādā, personīgā līmenī, gan arī, protams, adīšanas līmenī, ka tu redzi, ka viens tur ir 3 jakas pa priekšu melts, un tad uzreiz liek saņemties, vai arī, var atbalstīt vienu otru kaut kādās lietās, kas nesenāk, vai ieteikt kaut ko, tas rītīgi forši, es to novērtēju, un es ceru, ka tiešām, es nebiju to iedomājusies, kad es sāku vadīt kursus, ka tas būs tik nozīmīga daļa visā šajā procesā. Man likās, es mācīšu adīt, viss tā teorētiski, praktiski, viss tur notiek, bet tiešām, ka tur ir tā emocionālā komponente un tā kopienas komponente, tas, liekas, paceļ to visu tādā citā līmenī. Un tā kopienas komponente ir arī ļoti svarīga tādā mūsu ikdienas labūtībā. Tas hashtags ikdienas labūtība, mans tempurs, kurus ieviesu. Labūtība veido ļoti daudz dažādu aspektu, un viens no tiem ir arī mūsu socializēšanās ar citiem cilvēkiem. Un kā jau tu minēji, mēs daudz iekrītam tādā ģimenes dzīvē un savā ikdienā,
un tad mums ir varbūt kaut kādi kolēģi darbā, un mūsu ģimene, draugi arī tā, mēdz pašķīst savās ikdienās, savās ģimenēs, un pietrūkst šis socializēšanās faktors, un pietrūkst arī mazliet atšķaidīšanās ar citiem cilvēkiem, ja tās nav ikdienā, piemēram, darbā vai kaut kur. Un šī te kopiena, ar kuru tad ir līdzīgas intereses, tiem pat nav jābūt draugiem. Tas ir pierādīts arī daudzos pētījumos, arī to starp pētot cilvēkus, kuri veiksmīgi atvesaļojušies no vēža, kad ir ļoti svarīgi, lai tev ir tava atbalsta komanda, kas nav tikai tavi tuvākie cilvēki, bet lai tev ir arī citi cilvēki, ar kuriem miedarboties. Un tāpēc tas ir, man liekas, tādos hobijos atrast sev jaunus draugus, jau tādā, pusmūžā, man ir 46 gadi, bet, un man draudzes nevienu neāda, un es arī negribu viņus varbūt pārāk noslogot un apgrūtināt, jo viņām jau bija jāklausās visu vasaru par to, kā man patīk golfs, un tagad vēl tā adīšana, ir ļoti forši atrast tādā pieaugušas sievietes vecumā vēl citas sievietes, ar kurām miedarboties, un jūs saista šis viens hobijs. Tas, man liekas, arī rīktīgi tāda pievienotā vērtība. Ir forši uzadīt kaut ko tu vari vilkt, vai ko varbūt tu vari tavi bērni vai vīrs nesāt, varbūt tu vari pat pārdot, bet tā kopā būšana, tas laikam ir tā maģiskā līme, kas to visu satur kopā. Jā, interesanti. Tu pieminēji, ka tavs draudzenes neāda. Es atceros, ka manas draudzenes arī neādīja, un es pacēlos cēsīm pirms 4 gadiem, un kamēr es vispār dabūju draudzenes un iepazinos ar draudzenēm, un beigās es sapratu, ka man vajag viņām iemācīt adīt, jo tad mēs visi kopā varēsim adīt. Un tas viss sākās īstenībā arī šie kursi sākās ar draudzeņu adīšanas grupu gada garumā, kurā es viņām mācīju adīt, un tagad viņas visas ir super advancētas adītājas, un mēs nemitīgi satiekoties runājam par adīšanu ar Lauru Arnicānu, un ar Līgu Mejeru, un ar Šarlotu, un visām manām draudzenēm. Un mums tā tēma ir tāda viena no svarīgām dzīves ikdienas tēmām, ko tu adi, ko kā dzītu nopirki, un viss tas, rada ļoti daudz pozitīvu emociju, kas uzlādē tev ikdienā. Un, ja tavs draudzenes vēl nemāk, tu varēsi viņām iemācīt. Jā, bet tas ir viens, var mēģināt kādu varbūt ievilināt savos hobijos. Mēs tā dzīvesbiedru mēģinājām izdarīt ar golfu, lai nav tā, ka mēs tur vien paši spēlējam. Mēs vairākiem draugiem piedāvājām arī iemācīties, un kaut kādi daži no viņiem arī aizgāja līdz galam un ir sākuši mazliet spēlēt. Bet man liekas, ka tas lielākais pluss ir, ka tev nav obligāti, lai tavi draugi arī ir tavos hobijos. Tā ir brīnišķīga iespēja pabūt kopā ar citiem cilvēkiem ārpus sava burbuļa un dabūt kaut kādas jaunas vēsmas tajā savā ikdienā, kādas jaunas iedvesmas un paplašināt to paziņu loku, redzesloku. Es zinu, ka latviešu sieviete nereti ir tāda mazliet varbūt ierausies sevī, nevienmēr atvērta, kā es tur iešu uz kaut kādiem kursiem, kas tur būs, un tās citas varbūt adīs labāk un smukāk, un man jau tie valdziņi ne tādi. Zin kā, es gāju ar atvērtu sirdi, es domāju, Štrunc, ka es neko nemāku, es tev godīgi teikšu, es tiešām pēdējo reizi adīju tajā skolā, kā būs, tā būs, ja būs jārda, ādīsim. Klausies, šajā brīdī, zini, ko es reiz atcerējos, jūs pildījāt anketu, kad jūs pirms nācāt uz kursiem par to, kur jūs esat šobrīd savā adīšanas ceļā, kādi jūs mērķi, izaicinājumi. Un es gribētu nolasīt to jautājumu, kas bija, kādas tavas lielākās bažas saistībā ar adīšanu, ko tu atbildēji. Un tad varbūt tu vari uz to pareflektēt, vai joprojām tās ir tavas bažas un kā tu tagad uz to skaties. Un tava atbilde bija, ka šobrīd man visvairāk uzrunā tieši adīšanas radošais process un iespējas ar to praktizēt būšanu šeit un tagad. Okay. Mazliet biedēja pacietības trūkums, pabeigt iesākto, tāpēc zinu, ka nedrīkst sākt ar smalku adību, kuram tik ātri neredz rezultātu. Biedēja dzīves, kas kož, tas mums arī ir no veciem laikiem, un adījumi, kurus pēc tam būtu sarežģīti kopt. Ok, labi. Es esmu tiešām bijis ļoti godīgi un atbildējis kā tāds coach. Jā, laikam par to pacietību ir ļoti, tā kā godīgi, es arī jau minēju mūsu sarunas sākumā, man tiešām ir bail, jo es pazīstu sevi, ja es ar kaut ko aizraujos, tad man vajag uzreiz un daudz, un paralēli lasu vienmēr vairākas grāmatas, un dažreiz pat tā, ka, ja ir kaut kāda seriāla rudens ziemas sezonā, tad arī nav tā, ka skatos tikai vienu, tad man ir katram noskaņojumam savs seriāls vai filma, un ar to adīšanu man bija līdzīgi, es zināju, ka man ir risks, ka man varētu pietrūkt pacietības, tas man būtu labs tāds pārbaudījums,
Un izrādās man ir, jo ja tu aizraujies un tev patīk un tu baudi procesu, un tam vēl beigās ir arī rezultāts, nu, kāpēc lai nebūtu, vai ne? Tieši otrādi, tā nepacietība ir parādījusies, jā, kad ātrāk pabeigt, neaiziet gulēt dēļ tā, jā, par to arī jau atsevišķi vesels stāsts. Bet lielais atklājums ir mūsdienu dzīves, jā. Jo, protams, mamma daudz adīja, un tā veclaicīgā angora vai mohēra, viņa bija kodīga, viņa koda, vilna arī bija ļoti raupja. Un, nu, tad tagad tas, ko es redzu, ko ražo skandināvu dzīvu ražotāji, tas pirmais jau, jā, ko var par dabūt, jā, ka tu pačam, tu redzi vienkārši, nu, cik skaistas ir krāsas, jā, kādas ir tekstūras, nu, kā tas viss kopā pēc tam tur sādās, jā, ko tu tur no tā visa var uzburt, nu, dzīves ir vienkārši, nu, jā, tur man sabrukuši visi vecie priekšstati, kad, nu, tu vari atrast dzīvi, kas tā kā ir superīgi, tur maiga un mīksta un forša un tev nekodīs, nu, tā, nu, kas tur vēl bija tur tajā anketā? Par to, ka būs grūti kopt, vai tev šķiet, ka tavs sadījums līdz šodien? Nu, lūk, un es esmu tagad ielēkusi tajā, kad es izvēlos pirmajiem pārsadījumiem nopirkt tādu vienkāršāku dzīvi, ekonomiskāku, jā, māciņam draudzīgāk, bet tagad atradu tos dievīgos skandināvus, un tad 50 Shades of Grey, jā. Jā. Var dabūt 50 palēkās nokrāsas, un tā dzīve dārgāk mazliet no rokām kopjama. Un man pilnīgi nav bail no tā, ka tas džempers būs vai jāka jāmazgā rokām. Un kā tu mums kursos pastāstīji, tas jau nemaz nav jādara tik bieži. Nu jā. Varbūt daudz, to nemaz nezinu, tu tagad var atklāt, cik bieži ir jāmazgā, piemēram, šāds liels dabiskās vilnas džempers. Nu, jo retāk, jo labāk. Vai ne? Primāri jāvēdina ir. Jā, vienkārši pēc katras valkāšanas pavēdina viņu svaigā gaisā, un viņš jau pats izveidinās, un tā vilna atgrūž arī netīrums. Tā kā, jā, īstenībā tā kopšana pat vispār īstenībā ir daudz vienkāršāk, tikai tāpēc ka viņa ļoti reti ir jādara. Un tā, kad tu dari, tad tu vari veltīt 2 dienas izmazgāt vai notveicēt, izklāt, ļaut izžūt. Tas nav tik sarežģīti. Nu, un tad vēl viens mīts ir sagrauts, jā. Jā. Es skatos, ka mums Daiga ir uzrakstījusi jautājumu, ne jautājumu, bet piebildi, ka kurs ir labākais pirkums ieguldījums sevī šī gada laikā. Adīšana ievēl, kad rada tik daudz prieka. Paldies tev, Daiga. Sveiciens tev svešās zemēs, kur tu tagad esi. Daiga laikam mums abām varētu būt kopīgi sekotāji. Viņa bija arī viena no tiem, kas ar abām rokām pārteica tev jāiet pie baigas, tur iemācīsies adīt. Un viņi man arī laikam atbalsta tiešās ziņās ar sirsnajām un uguntiņām, kad es ielieku savus adījumus. Tā kā paldies visiem, kuri iesaka. Tas arī ir tas sieviešu kopienas spēks, kad tu viena otrai kaut ko var ieteikt, var paslavēt, jā. Un mums, pirms šorīt mūsu čatiņā viena jauna pabeigta jaciņa, jā. Uzreiz tik forši sajūta, ka tu priecājies kādam līdzi, par pabeigtu skaistu adījumu un paslavē. Nu, protams, var adīt vienatnē, bet tā kopiena ir ritīgi forša. Es atceros vienu lietu, kā es apgāju to savu nepacietību, kā es cīnos ar to risku, ka varētu aplikt, piemēram, adījums. Es vienkārši ādu vairākus projektus paralēli. Jā, kā mēs grupā smējāmies, ir monogāmija adītāji, un tad ir swingeri. Es esmu pilnīgi tā kā visi ķekši atbilst, ka es esmu adītāja swingere, jo es swingoju starp vairākiem adījumiem, un tad man arī Anna Herpsta-Dzirsa prasīja, vai nav grūti tā kā, pārslēgt to uzmanību, jo es teicu, ka viņi prasa, ko tu adi, un tas ir tā kā atvērt Pandoras lādi, vai ne, ka viena adītāja otrai pajautā, ko šobrīd adi. Man uz adatām ir tas un tas. Jā, un es, piemēram, kā es Annai teicu, ir situācijas, kuras ņem līdzi adīkli, kuras var adīt papli, vienkārši labiski, man nav jāpievērš uzmanība, pirms es kafejnīcu, ar draudam vai vēl kaut kur. Tad es paņemu līdzi tādu vienkāršāku adījumu, tā ka man ir fokus un klusums un miers un vienatnē es varu adīt kaut ko, kas bišķiņ sarežģītāks, kas prasa lielāku koncentrēšanos, un tad vēl arī var izvēlēties, piemēram, pēc izmēra, cik tev tur kamoli ir līdzi, vai cik liels ir adījums. Es, piemēram, braucu ceļojumā, es tur paņemu kādu šallīti līdzi, kas tur tikai viens kamolīts un tāds mazāks adījums, bet, piemēram, kafejnīcā izlauc bišķiņ pārdi un tā, un tad ļoti skandināviski.
Neskatās šķību acu no vienas kafejnīcā? Nē, man pat draudzens prasīja, man nav jocīgi, mēs bijām rudenī atvaļinājumā Grieķijā, es sēdēju pie jūras un adīju līdz pat saulrietu, tas bija tik skaisti. Un es saku, bet zinies, tur atkal bija paņēmis līdz tādu vasaras topiņu. Nu, tā kā, lai nav jocīgi, tu neādi vilnu pludmalē, tu ādi kaut ko vasarā, un tā, kad tu vasarā to vilks, tu atcerēsies, ka tu biji tajā ceļojumā, un tu uzadīji to sēžot un skatoties, kā vidusjūrā saule riet, un tam uzreiz tam adījumam tādu pievienotā vērtību. Tas ir vieni pērk smaržas ceļojumos, lai atcerētos šo konkrēto ceļojumu, bet mēs adām ceļojumos, lai atcerētos caur saviem adījumiem. Jā, tas beig forši. Bet tev ir kādreiz bijis tā, ka tu pa kādu ceļojumu jau domā tādā adīšanas kontekstā, ka tas galamērķis tev ir padomā un prātā, tāpēc, ka tas ir kaut kādā veidā saistīts ar adīšanu? Nu, baigi nē. Laikam, drīzāk uz otru pusi, ka brauc ceļojumā un tad domā, kas būtu tas, ko es šajā gribētu uzadīt. Vai ko es vispār paspētu, ja tur ir nedēļa atšķirībā vai 2, 3, tad, atšķirs tas, ko tu vispār vari paņemt. Jā, es atzīšos, ka es vakar sāku sapņot par braucienu uz Kopenhāgenu. Es nekad neesmu bijis Kopenhāgenā, un tu zini, kas ir Kopenhāgenā. Tur ir ļoti daudz dzīves veikali. Tā varētu būt kā tāda Meka, vai svētais gals, kur brauc adītājs vienkārši tā kā papriecāties, papētīt. Jā, Skandināvija vienkārši ir Meka. Es agrāk dzīvoju Oslo, un tad mēs ar vīru bijām kāds ceļojumā nesen uz Oslo. Un tad bija tas, kad kopš adīšana ir dzīves tā kā galvenā līnija, tad visi veikali te uzreiz skrien virsū, tev liekas, ka tu visu pamani, es eju pa ielu un katrai trešajai ir kaut kāds petit nit džemperis pašadīts mugurā, un vienkārši kā, vilnīgi liekas tāda kaut kāda paradīze priekš adītājiem. Un tad es biju Berlīnē arī, un tur es apmeklēju vairākas veikalas dzīvi, gribēju pastīties, kas viņiem ir piedāvājumā, jo man liekas, ka mums bišķiņ tāds konservatīvs tas piedāvājums diezgan ir vai tāds, iespējams dēļ tā, ka varbūt tā pirktspēja nav, vai es nezinu, cilvēki negrib pirkt kaut kādas baigi dārgās tur ar rokām krāsotās dzīves, bet Berlīnē tur bija visi iespējamais kraftī, nenormāli visādi ekskluzīvie zīmoli, un bija interesanti redzēt to atšķirību, tāpēc noteikti, protams, ka ceļojumā tu jau tagad esi ar jaunām acīm brauc, un tu pievērš uzmanību tagad tām lietām, kas tev aktuāls. Tad tas ir tas foršais veids, kā tie hobiji bagātina to mūsu ikdienu un vairo to labo sajūtu, ka tu zini, piemēram, kādā galamērķī, mūsu gadījumā mums interesē tagad divas lietas mūsu ģimenē. Vai tur var spēlēt golfu arī, ne tikai tur, kādreiz bija, vai tur var iet kalnos vai pārgājienos, tad vai tur var spēlēt golfu, tagad ir pievienojas arī, vai tur varētu būt dzīve veikali. Jā, perfekti. Un tāpēc, kā tev partneris ar to sadzīvo? Viņš ir mierā, viņš tev nāk līdzi, vai jūs tā kā sadaloties? Viņam bija ļoti labs tāds humors. Viņš teica, ka, tad, kad tu iemācīsies labāk adīt, tad tu man arī uzvedīs kādu džemperi. Viņš tagad redz, kā tas mans pirmais džempers tojās finišam, viņš jau, vai tu man arī varētu uzvedīt kā džemperi. Bet viņam, protams, viņš nav sajūsmā par to, ka adīšana ir nozagusi man laicīgo gulētiešanu, jo kādreiz mēs ļoti laicīgi gājām gulēt, dažreiz tagad ir tā, ka es tagad tāda adīklis man tur nomodā, un es nevaru saņemties viņu nolikt malā laicīgi aiziet gulēt. Un es šobrīd skatos paralēli arī to Dāņu seriālu, un kaut kā vēl kas to Dāniju. Borgens seriāls, pirmo Dānijas sievieti premjerministru, un tur arī mazliet tā kā atspoguļots, kā viņas aizraušanās ar karjeru un būšanu darbā mazliet tā kā ietekmē viņas ģimenes dzīvi. Es tā visu laiku tā skatos, kā viņai tur, šodien cieši laicīgi gulēt, nedrīkst ļaut adīklim pasliktināt, kā saka, ģimenes dzīves kvalitāti. Saprotoši, un viņš ļoti arī atbalsta to. Viņš vairākas reizes teica, tā patīk tāds jaunais hobijs. Cilvēks sēž, lidostā, lidmašīnā, viesnīcā, tur, nezinu, pa vakariem. Tas, ko es vairs nedaru, es vairs nesēžu vakaros telefonā, piemēram. Tas plus ir tāds, ka adīšana ir ievērojami samazinājusi ekrānu laiku. Ja vakarā kādreiz atslēdzies no darbiem vai dienas notikumiem, tiešām tup scrollējot to telefonu. Vienmēr, ja tu vari teikt, es tur skatos receptus vai vēl kaut ko, vai suņu video, bet īstenībā es vienkārši tupu scrollēju. Attopies, ka jau 2 stundas tupu scrollēju. Tagad es arī, protams, scrollēju, esmu piesakojis Vaslai Čupai, adīšanas influencer. Un, aizzinājot.
Jā, es tieši gribēju tev arī prasīt par to, kādas ieguvums tu saskati adīšanai, un tad pretstatā varbūt tā sēnas puses, tam tu pieskāries par to gulētiešanu. Es īstenībā arī ļoti, man ir sevi jākontrolē, es nevaru nolikt adīkli, es pilnīgi tev saprotu, un es nezinu, kāpēc tā ir, vienkārši, jā, gribas to rezultātu. Man patīk rezultāts, varbūt pat vairāk nekā process, un tad gribas tā kā ātrāk nonākt līdz tam gala produktam, lai es viņu var vilkt, lai es varu iet. Un, jā, tā rezultātā tiek upurēts tiešām laiks gan miegam, gan arī citreiz ģimenei. Zin kā bērnus tur otrā istabā, es virtuvē, viņi zina, ka man nevar aiztikt, ja kā mamma sēž un āda, tad ir svētā stunda, tad nevar iet klāt. Un brīžiem tas ir ok, bet brīžiem ir jāpakontrolē sevi, lai tas nekļūst vienkārši nepārņem pilnīgi visu. Un ir taču vēl citas lietas dzīvē, to vēl bez adīšanas. Jā, un man sanāca aprunāties ar citām sievietēm, kas tāda platformā Threads, kas man patīk šad un tad viņi tā draudzīgāk šķiet nekā Twitter. Tur meitenes arī atzinās gan, ka viņas āda vairākus projektus paralēli, man tas uzreiz lika justies normālai, ka es neesmu vienīgā tāda, kur nespēja vienkārši tikai pie viena projekta turēties. Un tad arī bija vairākas, kas atzinās tajā adīšanas atkarībā, ka tiešām grūti nolikt to adīti malā, tu adi ļoti bieži. Plus arī tā trakā dzīves pirkšana bija dāmas, kas rakstīja, ka viņām ir kilogramiem dzīves mājās, jā. Tā kā tu saproti, ok, I'm not the only one, ir cilvēki, kur ir tikpat kaislīgi. Vai tas vienmēr ir labi? Droši vien jau, ka nē, tas ir līdzīgi kā ar visu citu. Mēs varbūt kādreiz pārāk aizraujamies ar kādu diētu vai uzturu veidu. Mēs kādreiz iekrītam pārāk daudz, varbūt kaut kādā skriešanā vai sportošanā. Es pieļauju, ka tas ir tāds, tur arī tā apzinātība jāliek lietā, lai tas hobijs nesāks kādēt mums veselībai vai tai pašai tādai ikdienas pašsajūtai, jo tad jau, ja tur parādās tādi atkarības faktori, tad ir jādomā, no kā es bēgu ar šo atkarību, kas ir tas, ko man negribās just vai man negribās domāt. Jā. Tas ir tāds labs pašrefleksijas jautājums, ja kaut kas ir pārāk. Redz, kur Dafna Nīca arī mums klausās sveika. Viņa arī raksta, es arī adu vairākus projektus vienlaikus. Un viņa jautā, kā mēs dzīves uzglabājam, lai nav kodas. Te laikam tev jāatbild, jo man pagaidām mājās ir tādas parādīt. Te pa rokai. Un ir tādi lieli grozi, filca, kuros man pagaidām stāv tie kamoli, kurus es nelietoju. Bet es esmu atbrīvojis arī savu skapītī šeit plauktiņu jau. Bet jā, kā uzglabāt, lai nav kodas, man arī bija šāds jautājums. Tāpēc, Baiba, the floor is yours. Zini kā? Pirmkārt, arī adījumus, kad noliek uz vasaras guļu, vajag vienmēr likt tā, lai viņi nesaspiežas, lai tur nav iespēja rasties kaut kādiem jaunai dzīvībai nekam. Un ik pa brīdim ir jāpārcilā un tie skapji varbūt jāizmazgā ar etiķi vai kā, bet dzīves es glabāju, principā tādos arī IKEA plastikāta tajos kvadrātēnijos maisos, ko es lieku zem gultas, jo man šobrīd dzīvesvietā nav daudz vietas, tad tas ir tas vienīgais risinājums, ko es varu izdarīt. Palīdz lavandas maisiņš, kas aizbaida kodas, ir tādi speciāli koka bumbiņas vai kaut kādi koka tādi gabaliņi. Man šķiet, ka tas ir sarkanu koks vai, varbūt, vai ciedra koks, kuram arī ir specifiska tā smarža, kas aizbaida kukaiņus. Bet, principā labāk viņas adīt tās dzīves, neglabājiet. Bet, es saprotu, dzīvi krājumi parasti ir problēmas. Es redzēju risinājumus, ka liek skatlogos tā kā ar stiklotām vitrīnām, tad tu vismaz vari pārredzēt. Jo tas, ka tu iebāz zem gultas, tas arī bišķiņ, liek tev aizmirst savā ziņā par tām dzīvām, un, protams, veiklā tu tik nopēc jaunu, tu pat neatceries vairs, kas tev ir. Un ja viņas tā kā stāv vairāk acu priekšā kaut kur, tad tu vismaz pamani un vari kaut ko paņemt no tā, kas tev ir. Bet, tu jau zini tas teiciens, ka adīšana un dzīvu pirkšana ir divi dažādi hobiji. Tagad es saprotu. Vēl paternu pirkšana ir trešais hobijs. Tur mums vēl viens komentārs ir, kad dzīvu kastēs liek pašas dārzā nogrieztas lavām. Tas, kas izklausās ļoti smaržīgi un forši. Es varu ieteikt tēmu, pameklēt tādas apaļas kastītes ar apaļām koku bumbiņām, un tur var iepilināt, piemēram, ētriskās eļas, tas smaržos, tev nav jālai uz adījuma vai kaut kur tur pēc, vai tajā nav pa rokai otrā istabā palikt, tad ļoti izdevīgi cena, tāds koku bumbiņas, kastītes ar caurumiņiem vāciņā, un tur var tās ētriskās eļas iepilināt, un rekur vēl Daiga raksta, ka sojas vaska ripkulīši un taurinīši, kam ir speciālais aromāts pret kodēm. To es nezināju, es varētu apskatīties, ļoti interesanti.
Bet, jā, tad, kā jau tu teici, tā dzīve pirkšana vesels atsevišķs hobijs, tad, ja es scrollēju telefonu šobrīd, tad pēdējā laikā tas ir tieši paternu. Ja, tiem, kas nav vadītāji, paterns, tas ir tas musturs, jau apraksts, kā adīšanas pamācība, jā. Pastāsti, Līga, kā tu izvēlies savu nākamo adījumu? Kas ir tās lietas, ko tu ņem vērā vai jā, tie tavi kritēriji? Labi. Es atceros, ka es tos pirmos, tu mums arī jautāji, kas ir pirmais, ko mēs gribētu uzadīt. Un es, protams, sapratu, ka man ir jāsāk ar kaut ko reāli izdarāmos, nedrīkst kļūt pārāk ambiciozi, un es izvēlējos vesti. Un cepura laikam tā veste ir uzadīta. Cepura, man liekas, es sāku, bet es izādīju. Viņai vēl jāgaida savu kārta, bet es sapratu, ka man gribās tā kā katrā nākamajā adījumā vai nu apgūt jaunu tehniku, vai arī, lai tur nāk klāt mazliet vairāk sarežģītības, vai arī es varu izmēģināt kaut kādu citādāku tipa dzīvi. Tas ir tas princips, kā es vados. Laikam tas vadošais moto būtu, lai man nav garlaicīgi. Jā, tu gribi visu kaut ko jaunu tā kā izmēģināt. Jā, lai tur ir izaugsme, attīstība, ja, piemēram, es ieraugu kaut kādu jācinu, kas ir baigi smukā, bet es redzu, ka viņai ir tas, tie paši pamatprincipi, kā es jau tikko uzadīju, tad es viņu atlikšu varbūt, rindā tālāk, bet man ir tāda mape, sakojot tavam ieteikumam, kurā esmu salikusi visus patērnus, kas jau ir tā kā nopirkti, un tos adījumus, ko es ādu, tur ir birciņas no dzīvu kamoliņiem, lai zinu, kā kopt, un kas tas bija pa toni, tur ir mans piezīmes, ko es tur darīju, vai kas man tur nesanāca. Un tur ir arī tie nākotnes sapņu projekti. Tad vakar, piemēram, bija tāda diena, kad es gasmējos algas diena. Algas dienā pirmais, ko tu dari, samaksā Bīstami! Otrais, ko tu dari, tu aizēji pasties to mapīti, kur tu esi nopircis tos patērnus, ko tu gribi adīt, un nopērci dzīvi. Un tā dzīves meklēšana, tas ir vesels atsevišķs process. Vakar es nopirku 2 projektiem dzīvi, jāciņai nākamajai, kas būs tāda mazliet izējumā jāciņa ar spožām bruļiku podziņām. Un džemperiem, pirmajam džemperiem, kurā es izmantošu vairāk nekā vienas krāsas dzīvu, un kur būs arī rakstīši. Tas tā kā challenge accepted, un tad kaut kad es gribētu arī pīnes un kaut kāds sarežģītāks rakstus, jā. Man nenormāli patīk tas, ka tu gribi izmēģināt jaunu kaut ko sarežģītāk, kaut ko, jo citreiz ir tā, ka tie iesācēji nobīstas, viņiem liekas, nē, es tikai, raglāns, labiski, krēliski, viss, paldies, viss, es sapratu, braucam mājās. Bet īstenībā caur to, ka tu izmēģini kaut ko jaunu, tev ļoti aug pašapziņa, jo tu pamēģini, labi, 3 reizes nosties video, kaut ko nesaprati, izādīji, 3. reizē sapratu, un vienkārši tā pašapziņas sajūtā, gandrījuma sajūta, ka tev sanāca beigās nenormāli daudz ko dod, un jā, uz tās tad tu vari pakāpties atkal tam nākamajam, vēl sarežģītākajam projektam, pēc tiešām malacis. Tur ir vēl viens aspekts, ko es varu pievienot arī no labūtības puses, jo adīšana, tāpat kā, piemēram, tur galda spēļu spēlēšana un tam līdzīgi, viņa veicina šo jauno neironu veidošanu un rašanos, tas ir ļoti svarīgi arī demences profilaksē. Ja? Tas varbūt šobrīd izklausās ļoti par ko viņas runā, kāda demence, bet mīļās dāmas, jā, arī īpaši, kad mums tuvojās menopauze, mums tur parādās miglas prāts un viss pārējais, jā, super svarīgi atrast kādu nodarbi, kas tev liek domāt un rosina tā kā kaut ko jaunu apgūt, lai veidojās šie jaunie neironu ceļi. Tas ir arī ļoti labi veselībai. Tev bija nesen arī tāds reels par to, kāpēc adīšana ir tik vērtīga tieši no šīs te labotības puses, ja, ko mums dod tas adīšanas process. Ka, man liekas, ka ne tikai dopamīns tur pamatīgi izdalās, bet arī šāda un tāda adrenalīns. Ja, tad, jā, noteikti. Jā, tad, vai mēs esam adītāji, vai mēs esam ārdītāji, un kā mēs dīlojam tur ar savām neveiksmēm vai kļūdām, vai mēs ārdam, vai mēs neārdam, vai mēs mazliet spurojamies pretī tam, tur mēģinam paslēpt. Tas viss tāds vesels arī sevis iepazīšanas process, savu adīšanu. Tā kā ļoti tā, tas nav tikai stāsts par jaunu džemperi vai akas uzadīšanu, tas ir arī par, man liekas, par tādu pabūšanu ar sevi, tādu mazliet citādāku pabūšanu ar sevi. Kad tu esi tā kā vairāk iekšupvērsta, nevis šaudies apkārt. Un tas, man liekas, ļoti vērtīgi. Nezinu, kas tev, tu teici, ka tev visvairāk prieka sagādāt tas pabeigtais darbs. Man laikam bišķiņ otrādi, man tas process nenormāli patīk.
Nu, patīk, jo citādi jau neadītu, bet tas rezultāts ir tā balva. Jā, kad es redzu, ka no tā diega, no tām adatām, es tāda pirmatnējā sieviete arī proti kaut ko radīt, un ka tas burtiski tā kā manā acu priekšā ieņem to formu, un tagad meitenes, kas vēl varbūt arī pēdējo reizi adīt skolā un nesaprot, ko nozīmē adīt savādāk mūsdienās, adīt no augšas, tagad var uzmērīt tos džempers un jakas, kamēr tu adi, jo mēs viņus adam no krāta uz leju, jo es ticu, ka varbūt ne visi ir adīti. Jā. Pieslēgušies. Ļoti labi pastāstīt. Tu vari izvēlēties, cik gars piedurknis tev būs. Tu vari piemērīt, kā tev tas džempers vispār sēž izskatās. Pirms tu esi vispār viņu tā kā vēsturiski šo kopā no vairākiem gabaliem, man māma, jā, viss piedurknīts uzadīt. Jā, tad vispār tikai beigās ieraudzīt. Tu tikai beigās redzēji, jā, kā tas adījums izskatās tev mugurā. Tad mūsdienās tagad var arī apskatīties Instagramā visādas meitenes, kurām no slinkums savu progresu fotografēt, ir uztaisījuši tāds video, kur tu redzi, kā no pirmā valdiņa tas adījums top, un tas ir tik tā, ļoti ievelkoši, kad saprot, es arī varu. Vai forši Digna mums raksta. Klausos jūsu sarunu un mēģinu pabeigt džempera apakšmalu. Paldies, Baibai, par šiem kursiem, palīdzību un jautrību, kas katru reizi ir. Adīšana ir superīgs hobijs. Jā, es par jautrību varu pievienoties. Man liekas, ka mēs tur klātienē, kad satiekamies, vairāk smejamies un pļāpājam nekādam. Nē, paralēli. Bet man liekas, ka dzīvē jāiet ar pozitīvu attieksmi, ar prieku, kāda jēga citādi, ne? Savādāk, kā tu uzzinātu, ka adīšanā ir svingeri un monogāmi adītāji? Jā. Mūžam neizdomāt. Mūsu grupas Zana raksta, ka viņi ir klausoties mūsu sarunu, champagne cardigan, piešulas pogas un ievilkus diegas. Superīgi. Zane sūti bildi, lai mēs varam ielikt Instagramā visiem parādīt, ko var 2 mēnešos iemācīties. Jā. Tā. Traki ir to adīšana. Viņa ļoti ievelk, un es pat gribētu teikt, ka es varētu salīdzināt tās domas par tiem nākotnes projektiem, kurus tu gribētu kādreiz uzadīt, ar tādām, kā mēs kādreiz sievietes jaunībā mēdzam fantazēt par saviem vēl nedzimušajiem bērniem, ja? Kā viņus sauks, kurā skolā viņš mācīsies, ko es viņam vilkšu mugurā, kā es iekārtošu viņu istabu, ja? Varbūt vēl mēs neprecējusies, ne stāvoklī, bet tev jau ir tāda vīzija par tavu bērniņu. Man liekas, tie nākamie adīšanas projekti, kas mapītē gaida savu kārtu, viņi arī tādi bērniņi. Kādas dzīves, es viņu adīšu, kādas tur tās adatiņas vajag, meitenes adatas, tā ir vesela, vēl atsevišķa pasaule. Līdzīgi kā golfa nūjas un golfa bumbas, tur ir katram visam kaut kāds savs, kā saka, kā tas sauc, savas īpašības, teiksim tā. Tāpat ir ar adatām. Ja es atceros, kādām adatām adīja mana mamma, tas pārāk nerosina, tevi ņemt rokās adīkli, ja, tad ieraugot, kādas adatas ir pieejamas mūsdienās un tās funkcijas. Mans Dievs, adatas ar noskrūvējumiem galiņiem, adatas ar man tagad pat nezinu ātrumā, ko parādīt tiem, kas nav adītāji. Vienkārši gribu tā, lai saprot visi to, kā ir, ja? Un vēl arī speciāls īsāks adatas, ar kurām tu, piemēram, vari adīt piedurknīti vai apaklīt, lai tev ir ērtāk, ja? Ergonomiskās adatas. Un, piemēram, piemērs, kas ir noskrūvējuma adata, kas var noņemt adatai galiņu un samainīt pret cita resnuma adatu vai ielikt garāku stieplīti. Tas viss kādreiz nebija. Tas viss tagad mūsdienās ir pieejams un neprātīgi īstenībā atvieglo to adīšanas procesu un padara baltfilmāku, ir vērts investēties. Es zinu, ka noteikti var adīt arī ar vienkāršākām adatām, kurām nav tie maināmie galiņi, un arī izvēlēties varbūt dzīves demokrātiskākas, bet, ja ir tā lielāka vaisla un trakums, tad tur all-in, tur var apgreidoties, tā, ka tu adi kā Rolls-Royce, ja? Jā, īstenībā, es tev arī ļoti piekrītu. Es sāku adīt pirms 11 gadiem, un tad arī daudz, kas jau bija, ļoti daudz, kas bija, bet īstenībā maināmās adatas es nopirku, man liekas, man pat uzdāvināja, man draudzenes uzdāvināja Ziemassvētkiem komplektu. Kaut kad pirms 2 gadiem tikai, jo pirms tam, es nezinu, vai varbūt
Man liekas, ka viņas pat nebija veikalos, vai viņas bija tikai Amazonā vai kaut kur, es nebiju dzirdējusi. Un tas tiešām tā kā visu laiku kaut kas jauns parādās, kaut kas advancētāks, kaut kas, kas tev liek to izbaudīt arvien vairāk, un tad tu tiešām vairs nevari apstāties, jo, nu, es nezinu, man tā adīšana ir pilnīgs magics. Bet tas ir tik sievišķīgi, jo, nu, arī, nu, kaut vai visi tie paši marķierīši. Marķierīši tiem, kas nav adītāji, tie ir tādi mazi štrumpiņi, ar kuriem tu vari atzīmēt kaut kādā adījumam nepieciešamā vietā, lai tu zini, kas tev tur būs jādara, ka tu tiksi līdz tam naģītim. Tie ir miljoni dažādos veidos un izskatos. Adatām ir visādi uzgalīši ļoti skaisti, jā. Tu vienkārši, tu tā kā tāda tava iekšējā meitenīte caur adīšanu vienkārši var izdzīvot tik daudz skaista. Adītājiem ir speciāls somiņas, jā, kur tu vari paņemt līdzi adījumu, ja vēlies. Tu, protams, var ņemt jebkurā somā līdzi, bet ir arī tāds, kur tu vari salikt visus savus pričendālīšus, iekšā, kamolīšus un adījumu, aiziet līdz tā kafejnīcai vai draudzenei, izvilkt ārā. Mums Lienai ir superīgs groziņš, tāds ir vāciņš. Pītais groziņš, viss tik tāds, nu, tik sievišķīgi. Es bērnībā gribēju būt pārdevēju pogu veikalā. Man liekas, tas ir kaut kas no tā piepildījies caur adīšanu, caur visām tām mazajām pašajām lietiņām. Jā. Es tev gribēju pajautāt, nu, tā kā, vai tu esi novērojis, ja tu jau esi vadījis tos kursus vairākas reizes, noteikti ir kaut kādi dažādi adītāji tipi, mēs jau ieskicējām, ka ir monogāmija adītāji, kas ļoti pacietīgi viena projekta sāk, pabeidz un tikai tā ķeras pie nākamā. Tad ir swingeris kā mēs, kurām vajag, lai ir vairāk adījumi paralēli, lai neapnīk, lai tur ir, nu, nezinu, dažādiem dzīves brīžiem piemēroti adījumi. Vai tu esi vēl kaut kādas likuma sakarības novērojis? Jo es saku, nu, piemēram, es esmu tas nepacietīgais tipāšs, man tur vajag tur daudz un uzreiz un tā, un varbūt ir vēl kaut kas, ko tu vari pateikt. Jā, es īstenībā satieku viņas, es īstenībā redzu, cik viņas ir, nu, kā cilvēki, kā personības ļoti atšķirīgas, un tas, ko tu iepriekš jau minēji, ka caur adīšanu tiešām atklājas katras sievietes tā būtība, un tu nevari adīt savādāk nekā tu esi kā cilvēks. Un visvairāk to atšķirību, vai, nu, tā kā, kas man krīt parasti acīs, ir sievietes, kuras ļoti, ļoti ir perfekcionistiskas, kurām tā perfekts rezultāts, perfekts valdziņš ir nenormāli svarīgs. Un, jā, no vienas puses adīšana ir ļoti labs veids, kā no tā kāpt ārā, jo tu, protams, ka kļūdīsies. Pat es joprojām kļūdos un aizedos un viss kaut kas notiek adīšanā. Un tad tā ir tava iespēja, nu, mainīt to savu paternu savā ziņā, vai tu tiešām ārdīsi tagad un nenormāli tur iespringsi un visam jābūt tā, vai tu ļausi sev to kļūdu tur atstāt. Un to nepilnību. Un citreiz pat tās nav kļūdas. Tas nav tā, ka labiskajā adījumā ir viens krēliskais iedies. Tas ir tā, ka viens valdiņš ir pa pusmilimetru lielāks nekā blakus valdiņš, un tā ir jau milzīga problēma. Un es vienkārši to visu tā kā piedzīvojot, man ir ļoti, ļoti, ļoti daudz empātijas pret šīm sievietēm, jo es saprotu, ka tas jau nav tikai adīšanā, tas ir viņām dzīvē. Un ir ļoti grūti, manuprāt, tā dzīvot, ka tu tik ļoti, ļoti sev uzliec augstus tos standartus, kuriem tev visu laiku ir jāsaka, un tev nav nekādas atlaides. Bet es gribu iedrošināt, ka, jā, mēģiniet adīt un kļūdīties, un vienkārši pasmējieties par tām savām stulbajām kļūdām. Nu, goda vārds, nu, viss kaut kas notiks, un no tavas attieksmes ir atkarīgs, kā tu to izjutīs emocionāli, un ja tu pavisam šausmīgi pārdzīvos un cepsies, un citreiz arī mēs raudam par adīšanu un par to, kas ir noticis, bet tas viss beigās nav tā vērts. Tas ir jābauda šis process un jāgūst no tā prieks, nevis jācepās, es domāju. Un tad atkal otra tā kategorija, ko es redzu, ir tās, kurām, Laura šitā man draudzene, kaut kas tur aizgāja, nu labi, es vienkārši savādāk darīšu. Nu, es visu izmainīšu, man būs savādāk. Es nedarīšu tā, kā tur rakstīts, es gribu kaut ko savādāk darīt. Un viņa vispār par to neiespringst. Viņa to izbauda kā procesu, tas viņai tāds radošs tā kā veids, kā izpausties. Un viņa neļauj tam paternam sevi ierobežot vai tam kaut kādam iekšējam uzstādījumam. Viņa vienkārši brīvi to dara. Un es nenormāli iedvesmojos no Lauras Arnicēnas. Es ceru, ka jūs viņai sekojat, jo viņa arī bieži dalās ar saviem adījumiem un to, ko viņa dara adīšanā. Jo viņa ir tāds brīvais gars, kas tā kā, jā, viņa nepakļausies citreiz noteikumiem un darīs pa savam un pilnībā to izbaudīs. Tā kā es ceru, ka jums arī kādreiz tā izdodas. Klausies, tu
Tu pieskāries nevilši man ļoti tuvai tēmai perfekcionisms, jo man lielākā daļa klients, kas nāk pie manis uz coaching, ir tieši perfekcionisti. Jo es pati savulaik arī esmu bijusi perfekcionisti. Es saku, ja var teikt, ka tad recovering alcoholic, tad es esmu recovering perfectionist, ja perfekcionisti, kur joprojām mācās būt neperfekta. Un adīšana ir ļoti labs tāds tā kā lakmus papīrīts, cik tālu man ir izdevies vai nav izdevies ar to progresēt, jo kā jau tu teici, perfekcionistiem nereti ļoti grūti dzīvot. Un tur ir arī kaut kāds tāds pašuparēšanās elements, un coachingā mēs arī ļoti strādājam tieši ar tām domformām, ar tiem uzskatiem, kas ir padarījuši sievieti par perfekcionistu, bet grūti dzīvot, un nereti arī tu parūpēsies par visiem citiem, un māju, un darbā tu būsi vislabākā, bet tu aizmirsīsi par sevi. Un tad caur to adīšanu es arī vēroju savas attiecības ar perfekcionismu, un, piemēram, attiecībā uz kļūdām, jā, man tās gribās izlabot, bet es izdomāju kaut kādus viltīgos veidus. Vispirms paskatos, vai es varu apiet, vai man nav šausmīgi daudz jārda, vai es nevaru tur kaut kā izmukļīties tur kaut ko tajā konkrētajā gabaliņā. Un otrs ir, kā piemēram, mans piemērs ar jaku, kas ir iesprūdusi, skaista strīpaina jaka, bet izrādās, ka piedurknīts atdot papli, man sanāk tāds šaurāks valdziņš nekā ķermenis ir uzadīts atdot šurp turpu, skaisti ir jārda, ir uzadīts tāds krietnes gabals, aizēju uz nodarbību, meitenes saka ārdi, un es žēl, jo taču tik smuka tā piedurknīta, ko es daru, es viņu vienkārši nolieku malā uz brīdi, lai nav svaigs darbs jārda. Jā, tā ir ļoti laba metode. Vienkārši noliec prom no acīm uz 3 nedēļām. Laik pādi kaut ko citu, un tev atlaiž, tu tā kā tu izdīlo to savu iekšējo perfekcionismu, saprot, labi, es izārtīšu, bet nevis tāpēc, kad mans perfekcionisms paģēra, lai tur perfekti tur vienādi valdziņi, bet ka vienkārši, tā būs pareizāk. Es pamēģināšu ar citu izmēru adatiņu, piemēram. Un ar radīšanu ļoti, ļoti mēs varam ar to dīlot. Tad pēdējā lieta, es redzu, ka laiks arī tuvojas beigām, es par to kopienu vēl gribēju pateikt, ka parasti nav ierasts, ka sievietes kaut kādās tēmās, kas ir saistīts ar modi, ir priecīgas par to, ka kādai citai mugurā ir tas pats. Adīšanā es esmu pamanījusi, ir pilnīgi savādāk, tāpēc, kad ir tādi zināmi adījuma pamācība autori vai autors, tas kaut kāds zināms saraksts ar populārākajām adītājām, no kurām mēs pērkam tos adījumu patērns, gribētu teikt, latviski pamācības, jā. Un tad ir pilnīgi pretēji nekā parasti vienkārši tu pat meklē, kurš vēl ir uzadījis tādu jaku vai džemperi, tu prasi, tu jau šo esi adījusi, un kā tev tur gāja, un tā savstarpējā tā dalīšanās padomos, un tas, ka tev vispār nav pretenzija, ka kādam mugurā ir tāds pats džempers, vai ka kāds tavā grupiņā adīs to pašu, ko tu gribi adīt. Tur nav vispār tās konkurences, vismaz es to neizjūtu. Un man tas liekas tik maģiski, jo man liekas, ka sievietes nereti, citās jomās māc konkurēt, un vienu otru tur kaut kā tur, man liekas, tā kā bīfo kaut ko, vismaz mūsu tā radītāja kopienā mazājā es novēroju, ka vispār šādas sajūtas nav. Tad mēs padalāmies pieredzē, mums nav iebildumi, ka vēl kādam ir tā pati jaka vai džempers. Jā, tā kopiena ir ļoti atbalstoša. Jā, tas, man liekas, ir tāds arī labs treniņš. Ja kādam liekas, ka sieviešu, ir cilvēki, saka, es nevaru tām sievietēm grūti, ar sievietēm grūti draudzēties. Adītāja kopiena man ir pierādījusi, ka nē, tā nav taisnība. Tas nav tā kā aiziet uz prezidenta balli, kā nesen gadījās, vienādās plētās ir viens, bet satikties adītāja kopienā, un ja tev mugurā būs, teiksim, viena jaka, ko katru uzadīs, viena tā pati jaka, man būs pilnīgi cits vibes nekā tur. Protams, uzreiz ir par ko parunāt. Ir par ko parunāt, un kā tev tur gāja, kas tev nesanāca, tā kā jā. Varbūt tu varētu ieteikt tām, kuras baidās sākt adīt vai šaubās, ka viņām tas būs pa spēkam. Kas būtu tas tie kaut kādi, ievadvārdi, pavadvārdi, ko tu viņām teiktu, lai iedrošinātu? Man
man visvairāk palīdzēja tieši kurs. Ja es to būtu atstājusi kā tādu domu kaut kur pakausī, ka es kaut kad varētu pašmācības ceļā, vai varbūt es būtu pirkusi grāmatu, un tas būtu pārāk sarežģīti iebraukt tajā adītāju valodā, man palīdzēja tieši kursi un tā miedarbība ar citām sievietēm, un ka tu redzi, ka arī ne visu uzreiz tā kā saprot, kā tās pamācības ir jālieto, un ka tev ir kam pajautāt to padomu. Es laikam teiktu, ka tā ir viena liela priekšrocība, ka tev ir kāds, kam palūgt padomu, un kāds, kas var padalīties savā pieredzē, kad neiet to ceļu vienam, jo tad var arī nesanākt. Neinvestēt uzreiz tur superdārgās adatās, piemēram, sākt ar kaut kādu vienu pārīt vienkāršākām adatām, pamēģināt, kā tev tas patīk, un līdzīgi kā mēs daram coachingā ar mērķu nospraušanu, nemēģināt uzlikt augstāk par savu pēcpusi, bet ar baby steps. Tā kā baby steps, jā. Baigi forši, paldies tev. Tas man arī daudz nozīmē, ka tu ļoti tev tā pieredze bija pozitīva. Vēl man liekas ļoti palīdz, ja tev patīk tā dzīve, ar kur tu vadi. Jo mums arī ir kursā bijušas meitenes, kuras pamēģina kaut kādu adījumu ar vienu dzīvi. Nav kaut kas, tad es tomēr pirkšu citu. Tā kā arī šeit prast tā kā pārkāpt pāri tam un nespiest sevi. Zin kā, kur tad es metīšu ārā ēdienu? Ja? Es jau esmu naudu par šito dzīvi izdevusi. Ka tomēr, zini, ja nebūs, kā tu teici, man liekas, pēdējā nodarbībā, ja tev nebūs kaifs adīt, tu nevilks to adījumu. Tāpēc, ja tev gadījās nopirkt dzīvi, kas tev nepatīk, vai nu viņi mēģina pārdot vai atstāja maliņā citam adījumam, bet ja tu adi no dzīves, kas tev patīk, ja tev ir foršs atbalsts no baibas vai no kopienas vai kurā citādākā veidā, ja ir tā sajūta kņudina, ka gribās pamēģināt, tad vajag pamēģināt. Forši! Super, paldies, Līga, tev par sarunu. Es gribu vēl vienu teikumu pateikt visām, kas klausās un klausīsies pēc tam, par to, kā var pievienoties vienai lielai adītāju kopienai, piemēram, nākot uz pasākumiem. Un viens no pasākumiem, ko tagad tuvākajā laikā varēs apmeklēt, būs adīšanas kino seanses Cēsīs 8. decembrī 11.30 skatīsimies kopā kino, adīsim kinozālē, uzēdīsim popkornu un būs dāvaniņa un socializēšanās, tā kā es gaidu visus uz adītāju kinoseansu, ceru, Līga, tu arī atbrauksi. Kaut gan mums pie tevis 2 dienas iepriekš ir mūsu grupiņas Ziemassvētku tikšanās, bet tas ir tas veids, kā satikt citas adītājas un sajust to sieviešu kopienu, par ko mēs te visu laiku runājam. Tad citu, ka tu ierunājies par to popkornu, es no sava tāda labūtības kauča skatpunkta ieraudzīju vēl vienu plusu, kas ir adīšanai. Tad, kad tu vakarā sēdi un adi, tavas rokas ir aizņemtas, tu neēdi visādas našķis, nestiepjās tā roka pēc kaut kādiem našķiem, tā kā, ja ir kāds, kurš vakaros nevar tikt galā ar našķošanās kāri, pamēģiniet adīt. Varbūt palīdz. Super! Paldies! Ar šo brīnišķīgo ieteikumu. Mēs šķiramies ar brīdinājumu, ka adīšana izraisa atkarību. Tas jāņem vērā. Jūs varbūt beigsiet našķoties un scrollēt telefonu, bet jūs vairs nemācēsiet laicīgi aiziet gulēt. Jā. Un nekur vairs nevarēsiet aiziet bez kāda kamola un adatām somiņā. Un tā. Paldies tev liels! Paldies tev, ka tu uzaicināji ciemos, un es domāju, ka adīšanai ar labūtību ir ļoti daudz kopīgu, un es priecājos un satikusi šo adītāju kopienu, un tajā ir tiešām brīnišķīgas sievietes, un ja kādam gribās pasocializēties vairāk ar foršu hobiju, adīšanu droši var pamēģināt, jo es ticu tam, ka satiekas tie, kam ir jāsatiekas, un vai pārvarēt savu to nedrošību, tādas šaubas par sevi. Es arī pēdējo reizi adīju, kad es mācījos pamatskolā. Jā. Tas ir tiešām, kā tu teici, adīt var ik viens. Ik viens var adīt. Ik viens var adīt. Tiekamies dzīvē, grupās, internetos. Čau visiem! Tā!